Liesa ir mūsu imūnsistēmas sastāvdaļa. Viņai ir ļoti svarīga loma mūsu ķermenī. Bet bieži vien, testējot enerģētiski, redzu, ka cilvēkiem liesas meridiāns un orgāns tā kā buksē, vai viņiem trūkst enerģijas. Mani sauc Ināra Lasecka, es esmu enerģija kinezioloģe. Dalos zināšanās, kā mēs paši varam sev labi palīdzēt, kā arī apmācu vadu nodarbības, lai cilvēki pēc iespējas vairāk uzzina tās vienkāršās un ļoti, ļoti efektīvās metodes, kā mēs paši varam lielā mērā harmonizēt savu enerģētisko sistēmu un attiecīgi arī savu ķermeni un veselību. Par liesas orgānu un meridiānu. Mūsu ķermenī ir dažādi punkti, dažādas vietas, ko mēs varam iedarboties ar mūsu plaukstām, lai harmonizētu. Un viena no tām ir nervovaskulārie punkti un liesas meridiānam un liesas orgānam. Viņi ir šeit virs auss apmēram 2 cm. Saliekat pirkstus īkšķis, rādītāji pirksts, vidējie pirksti tādā tūtiņā un uzliekat 3 pirkstus šeit virs ausīm apmēram 2 cm. Un maigi turam, nespiežam, vienkārši pieliekam. Iekārtojieties ērti. Elkoņus varat uzlikt uz galda vai apgulties, un šādi turēt. Un ar laiku jūs iespējams sāksiet sajust, ka tur tāda pulsācija parādās. Tas nozīmē, ka asinsrite pienāk šiem punktiem un attiecīgi iedarbojas uz orgānu, caur iekšējo sistēmu un palīdz enerģiju virzīt šim orgānam, harmonizēt enerģijas plūsmu. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šis orgāns attiecīgi strādātu un spētu pildīt savu funkciju. Kāpēc viņš tā kā buksē vai trūkst enerģijas? Ir tāpēc, ka lielā mērā ir mūsu stress, jo ķermenī ir noteiktas sistēmas, kuras iedarbojās stresa laikā, un viņas paņem enerģiju no dažādiem orgāniem, un visvairāk tieši no liesas meridiāna un liesas orgāna. Un tad šādi turot šos punktus, mēs atgriežam šo enerģijas balansu atpakaļ, jo parasti mums jau dzīvības briesmas nedraudz. Mēs restojam par sīkumiem, dzīves sīkumiem, kas mums liekas ļoti svarīgi, bet patiesībā tam nav nekāda loma mūsu dzīvības saglabāšanā. Un tāpēc mums vajag šo līdzsvaru atgūt, ka mēs ļaujam, lai enerģija plūst tieši pie mūsu vitāli svarīgajiem orgāniem, kas ir arī liesa. Un pie tam 2 orgāni, liesa un aizkuņa dziedzers, ir kopā un viņus apkalpo viens meridiāns, dzīvības enerģiju piegādā viens. Un šādi iesaka turēt 3-5 minūtes, varbūt ilgāk, un vispār lieliski, ja kāds cits jums viņus patur, vai arī jūs kādam citam paturat šādi te. Un vērojiet, kādas ir sajūtas. Tīpaši tad, ja jums ir stresi, tīpaši, ja jūs jūtaties noguruši, ja jūs trūkst enerģijas, lai parūpētos par sevi. Tad šādi te turat. Un tas arī palīdz atgriezt tādu līdzjūtību pret sevi, mīlestību pret sevi, spēcināt sevi, un gūt tādu drosmi parūpēties par sevi, jo tieši par sevi visu pirms ir jāparūpējās. Bet ja jūs gribat tiešām parūpēties tā nopietni par sevi, uzzināt dažādas vienkāršas, bet ļoti efektīvas metodas, kā palīdzēt sev un savam ķermenim atveseļoties vai tieši noturēt veselības stāvokli ļoti labu, enerģijas līmeni augstu, lai dzīve daudz vieglāk rit uz priekšu, tad es aicinu pievienoties 10 nodarbību kursam Enerģiju medicīnas pamati. Mēs sākam šonedēļ, bet jūs vēl varat pievienoties, visu paspēt un apgūt. Un secīgi katru nedēļu būs nodarbības jums ērtā laikā ar atbalstu atsevišķi grupā, ar iespēju uzdot jautājumus, atbildes, ar papildus dažādām bonus nodarbībām. To jūs visu varat uzzināt pie linka, kas būs zem šī te video, iespējams kaut kur komentārā, pielikts apskatāties, pavērojiet. Un šie te nodarbību materiāli jums paliks pieejami vismaz gadu, ja ne vairāk, to es ar garantiju. Un tur ir arī izdeles materiāli, kuri paliek uz rokas, ko jūs jebkurā brīdī varat apskatīties. Tā bija lieta, kas man jāizdara tagad, kad es jūtu. Plus arī sāksiet apgūt testēšanas iespējas. Tas tāda bonusa nodarbība klāt pie visa.
kā noteikt dažādu produktu efektivitāti. Pareizāk sakot, vai viņš jums dara vai nedara. Ja, jo mēs ļoti daudz ko ēdam, to, kas nedara, un dažreiz pat veselīgas lietas izrādās mums nemaz nedara. Mūsu sistēmai, enerģētiskai sistēmai, mūsu orgāniem ir grūti ar viņiem tikt galā. Un tad izslēdzot šos produktus vai pievienojot kaut kādus citus, kas jums ļoti, ļoti trūkst, jūs varat sabalansēt šo te uzturu un arī savu pašsajūtu. Es aizrunājos, ir daudz lietas tiešām, ko var apgūt šajos kursos, un es priecāšos, ja pievienosieties nodarbībām. Paldies un tiekamies!